Sveiki visiem! Šodien esam atbraukuši uz vienu no Šarm-el-Šeikas labākajām viesnīcām – Sunrise Monte Mare. Dosimies apskatīties, ko mums šī viesnīca piedāvā. Pagaidām pēc nodzīvotas gandrīz veselas nedēļas ir ļoti daudz plusu. Viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka šeit ļoti silti baseini, un tā kā tagad ārā ir tikai marta sākums, tad Ēģiptē tas ir ļoti svarīgi izvēlēties viesnīcu ar apsildāmajiem baseiniem. Un šeit tie tiešām ir silti. Bērnu baseinā ir apmēram 35 grādi, pieaugušajiem arī ap 30–31. Līdz ar to pat arī tādās dienās, kad ārā būs vēsi, jūs varēsiet baudīt siltu ūdeni. Nebūs jāsatraucās par to, ka bērniem būs puņķi, iesnas, klepus. Vienkārši varat baudīt laiku patīkamā vietā ar patīkamiem un siltiem baseiniem. Rekur futbola laukums, viss tas ir iekļauts bez maksas un nav nekas jāpiesaka. Ja ir brīvs, varat nākt. Tenisa korts arī bez maksas. Tālāk mums iet akvaparks. Akvaparks darbojās no 10 līdz 12. Un pēc tam atkal jau no 12, bet no 2 līdz 4. No 12 līdz 2 viņam ir pārtraukums, bet tāpatās tur bērni var atrasties, peldēties, jo ūdens arī akvaparkā ir ļoti silts. Brīžiem tāda sajūta, ka tu atrodies karstā vannā, izejot no jūras un iekāpjot baseinā. Tiešām ūdens liekas ļoti karsts. Akvaparks nav pārāk liels, bet ir diezgan ok. Ir gan lielās trubas, gan arī mazajiem bērniem daļa. Un ko es varu uzreiz pateikt, kad bieži vien ir tā, kad mazākie bērni nemazam baigi negrib pa tām trubām, viņiem labāk patīk baseini, tāpēc iespringt uz akvaparku baigi nevajag, jo tas ir tikai mazliet papildus pienākums vecākiem skraidīt uz laiku pakaļ bērniem. Tā kā jā, diezgan laba vietiņa, man pašam patīk šī viesnīca. Labprāt atgrieztos, zaļa teritorija, skaista, servis diezgan sakarīgs. Ir, protams, daži mīnus, par tiem es pastāstīšu arī vēlāk. Tagad aiziesim līdz bērnu klubam. Ja bērnu klubs arī ir tepatās blakām pie paša akvaparka, reku mazāko bērnu daļa, kur viņi var spēlēties un šļūt pa mazajām trubām. Visi šie ģimenes numuriņi šajos korpusos. Tā kā ļoti forši. Iesim tālāk. Aiziesim toliņ līdz bērnu klubam. Agrāk šī bija pieaugušo viesnīca, bet tagad jau pēdējos gadus, laikam 3, ja nemaldos, viņa ir pārtaisīta uz ģimenes konceptu. Līdz ar to ģimenēm ar bērniem ziemas laikā šī ļoti laba vieta, jo šeit ir apsildāmie baseini, aizveja teritorija, bērnu klubs, akvaparks, izklaides gan vakarā, gan pa dienu priekš bērniem. Līdz ar to ļoti forši. Stoliņās pastaigāšu, paskatīšos, kas mums te ir. Parādīšu. Tā reku bērni lielākie var nākt sēdēt pleisi spēlē. Tālāk mums te ir mazākajiem bērniem. What they are doing there? Kitchen. Tā ir virtuve. Reku bērni var nākt paēst. Tad tur iekšā klucīšus var spēlēt mantiņā. Es pats esmu šeit ar 2, 3 un 5 gadus veciem bērniem un 1 zīdainīgs mums ir. Tā kā jā, bērnu klubs nav pārāk liels, bet tajā pašā laikā viņus pieskata, ir auklīti, jūs varat paši atstāt bērnus, iet kaut kur atpūsties. Tā kā jā, tā te izskatās. Tālāk aiziesim, apskatīsimies, kāds izskatās lobijs. Aiziesim uz spā centru, sporta zāli, parādīšu jums teritoriju, parādīšu baseinus. Aiziesim līdz jūriņai, apskatīsim koraļu rifu, jo šeit tas arī ir diezgan smulks. Parādīšu, kāds mums ir numuriņš. Un, protams, parādīšu arī ēdienu. Rokastas, pusdienas, vakariņas un pastāstīšu par daudz un dažādiem plusiem un mīnusiem šajā viesnīcā. Tā kā iesim tālāk. Tā, dosimies tuliņ iekšā lobijā, parādīšu, kā tur izskatās. Uzreiz var pateikt, ka ļoti patīkams aromāts. Ieejot
tas parāda uzreiz, ka viesnīca ir laba. Jo ir viesnīcas, kur ir pat tā, ka piepīpēts un smird. Un ieejot iekšā uzreiz rodās ļoti nepatīkams iespējas par to vietu. Bet šeit rekur skaisti dzīvjās puķes, lilijas, smaržo, patīkams aromāts, patīkama melodija. Diezgan forši te atrasties. Aproces dod uzreiz ierodoties, pat ja būsiet agri no rīta, uzreiz varat sākt izmantot teritoriju, iet apēst kaut ko. Tā kā par to nav jāuztraucās, tāpat tās arī braucot mājā, aproces netiek noņemts. Jūs tikai atstājat savus numuriņus, varat droši tālāk izmantot teritoriju un visu, ko piedāvā šī viesnīca. Aiziesim uz spā centru. Ir arī lifts, bet es iešu kājām. Un parādīšu sporta zāli. Šajā viesnīcā kāpnēm būs daudz jāsteigā, uzreiz var pateikt. Rekur ir klīnika, darba laiki no 12 līdz 1, tad no 6 līdz 7. Tālāk tur ir skaistumkopšanas salons. Ieiesim iekšā šeit. Hello! Apskatīsimies, kāds te ir spā centrs. Spā centrs maksā džakūzī 10 eiro no personas. Pārējais viss ir bez maksas. Protams, neskaitot kaut kādas masāžas un tam līdzīgi. Bet arī, ja gribat nākt tikai uz saunu vai uz ko citu, arī tad ir jāpierakstās, jo viss notiek tikai pēc pieraksta. Bet ļoti patīkami šeit atrasties. Smaržo skaisti. Iesim tālāk uz sporta zāli. Ja vēlaties baudīt atmosfēru, ļoti laba vieta. Ļoti patīkami šeit ir. Tā te būs skapīši, ģērbšanās kabīnītes. Te mums jau rekur notiek masāžas visādas. Tā kā jā. Principā viesnīcā ir viss, ko vien jūs vēlaties. Tā reku tālāk jau iesim ārā un aiziesim līdz sporta zālē. Man personīgi ar 3 bērniem īsti nesanāca aiziet uz spā, jo tas viss prasa laiku, prasa enerģiju. Mēs baudījām dienas pie basēniem, pie jūriņas. Izklaidējām gan sevi, gan bērnus. Tā kā ir šeit darīt, ko visiem parādīšu, ko līdz sporta zāli. Hello! Tā te būs, kur paskriet. Tālāk trenažieri. Principā viss, kas nepieciešams, hantelis, stieņi. Varēsiet arī šeit uzturēt sevi fiziskā formā. Nebūs nedēļa jādzīvo bez sportiņa. Cevišķi tiem cilvēkiem, kam tā ir ikdiena un kuri nevēlās izlaist neko. Tālāk reku skaistumkopšanas salons. Var aiziet sevi savest kārtībā pirms kāda restorāna vakarā. Te veikaliņi, kur var visu kaut ko nopirkt. Te ir itāļu restorāns, a la kartes, mēs uz to bijām. Iesaku noteikti pierakstīties uzreiz, jau ierodoties viesnīcā uz visiem a la kartes restorāniem. Tikai tāpēc, kad kaut arī viņi ir daudz, viņi var nebūt izpieejami. Tāpat tās arī kā mums, mēs pirmajā dienā noslinkojām. Otrajā dienā jau restorāns. Te vairāk jau nebija pieejami tik daudz restorānu. Pierakstījāmies uz 2, aizgājām tikai uz 1. Jo, kā jau minēju, mēs tās esam daudz un diezgan sarežģīti. Bet, ko es uzreiz varu pateikt, jūras velšu a la kartes restorāns ir par maksu, un man galīgi viņš nepatika, jo tur tā atmosfēra bija pilnīgi nekāda. Mēs aizgājām uz to jūras velšu a la karti, apskatījāmies un tikpat ātri aizgājām prom, jo, manuprāt, ja tev jāmaksā ir nauda papildus par to restorānu, un ja tur nav patīkama atmosfēra, tad piedod man, tad es labāk sēžu parastajā restorānā, kur man nav nekas papildus no jāpiemaksā. Bet itāļu restorānā bija forši. Forši apkalpoja, bija labi noformēts galds, bet, principā viens no mīnusiem, kas šajā viesnīcā ir, tas ir tas, ka šeit ir ļoti maz vietas restorānā galvenajā. Līdz ar to iesaku labāk pieteikties uz tiem a la kartes, te jums izpaliks stāvēt rindās, jo rindas šeit ir šausmīgas, gan vakariņās, gan pusdienās.
jo tas restorāns ir 3 reizes mazāks nekā, principā, viņam vajadzētu būt priekš šīs lielās viesnīcas. Bet ēdiens ir labs, katru dienu garneles, citas jūras veltas, daudz dažādas gaļas un vispārējais. Līdz ar to restorānā ēdiens ir ļoti labs, bet tas, ka viņš ir maziņš, un tas ir lielākais šīs viesnīcas mīnus. Priekš manis tas ir lielākais mīnus. Tā, nu, kur vakaros notiek pasākums. Pasākumu arī šeit neteiksim, ka ir baigi augstā līmenī, bet bija dienas, kad bija pasākums pie jūras. Tur bija forši, ugunsšovs. Vakar pa dienu bija augļu ballīte ar garšīgiem kokteļiem, augļiem un karnevālu. Ūdens nereāli silts arī šajā basēnā. Principā, nu, visi 30, es domāju, ka būs. Šis bārs strādā no 10:00 līdz 5:00. Atrodamies mēs šobrīd pie paša recepšana, jo reku mēs no turienes izgājām ārā no spā centra. Tā kā jā, aiziesim, mēs parādīšu tālāk tagad teritoriju. No ko dosimies tālāk, parādīšu jums to teritoriju, kā jau teicu. Pastāstīšu, kas te pieejams, kas te nav pieejams. Tā šeit vakaros mēs varam pīpēt ūdenspīpi, ļoti skaista vieta, baltā krāsā. Teritorija pati par sevi vienkārši neaprakstām skaista. Tālāk šeit arī vakaros notiek pasēdēšana ar ūdens pīpīt. Apēc pār a la kartes restorāniem šeit ir sistēma tāda, ka jūs pierakstaties paši. Recepšanā stāv tāda liela planšete, kur jūs varat pieiet klāt, ievadat savu istabiņas numuru un varat uzreiz pierakstīties visiem a la kartes restorāniem. Viņi to ir uztaisījuši kā atvieglojumu, bet patiesībā tur ir tik daudz, kas jāspaida. Un ja tu gribi pierakstīties uz visiem, un ja jūs vēl esat vairāki, nu, tad patiesībā tas nav atvieglojums. Mums tas ir atvieglojums viņiem, lai mēs viņus liekam mierā. Bet, nu, savā ziņā jau forši, jo ir iespēja arī to darīt caur telefonu. Viņi iedod QR kodu, tu noskanē viņu sēdi numuriņā vakarā un pieraksties uz visiem restorāniem. Vairāki korpusi sadalīti tā kā pa stāviņiem, kur viens, tad tur zemāk nākamais. Teritorija neaprakstām skaista. Dažos korpusos notiek renovācija. Līdz ar to tur var būt arī trokšņains, jo es pirms tam nogāju garām, tur vienā vietā pa dienu kaut ko taisīja. Tā kā jā, var gadīties arī to, ka numuriņš var nebūt pašā labākajā vietā, bet kā jau Ēģiptē, tu var aiziet un visur viņiem sarunāt, ja, protams, arī viesnīca nav pilna. Vai arī rezervējot ņemt uzreiz deluxe numuriņu ar skatu uz jūru. Tas nozīmē, ka jūs būsiet lejā. Tur visi numuriņi pārsvarā ir renovēti, tur nekas tāds nenotiek. Ļoti daudz kāpnes. Man sākumā, kad es rezervēju šo viesnīcu, likās, ka tas nav nekas traks, bet uz beigām jau man tā kaitina staigāt pa viņām, ka es braucu ar autobusu. Jo rekur, kā jūs redzat, te visur ir norādes uz autobusu pieturiņu. Jūs aiziet, tur stāv telefoniņš, ko parādīšu pēc tam. Paņemat viņu, piezvanat un jums pēc pāris minūtēm ir klāta mašīnīte un aizved jūs tur, kur jums vajag, vai uz recepciju, vai kaut kur citur. Bet, nu jā, teritorija nereāli skaista, kopta. Nevar redzēt nekur, ka kaut kas būtu netīrs. Ļoti patīk. Un man personīgi patīk viesnīcas, kur tiešām ir zaļš, skaists, jo, kad tu brauc uz šejiem, lai tad sajūti, ka tu atbrauc uz siltajām zemēm, nevis uz kaut kādu vietu, kur ir tikai flīzes, betons, baseins un jūra. Jo, principā, tas vairāk nav tas, vismaz man, bet katram cilvēkam tas ir savādāk. Tā kā viens no lielākajiem plusiem šeit ir tā skaistā teritorija. Bet, nu jā, kā jau redzat, mēs jau diezgan ilgi ejam lejā, līdz ar to daudziem tas var arī nepatikt. Kaut kur mēs pagājām vienam baseinam garām, ko es gribēju parādīt, bet nu labi. Pa ceļam te ir vēl viens baseins, kas ir tikai 16+. Te ir daudz zonas, kas ir saglabātas tikai priekš pieaugušiem, jo, kā jau minēju agrāk, viņa bija pieaugušo viesnīca. Un līdz ar to kaut ko viņi ir saglabājuši. Aiziešu parādīšu jums numuriņu. Mums ir tepat pie jūriņas. Mēs jau esam te padzīvojuši 6 dienas, līdz ar to numuriņš nebūs. Nebūs tā, kad ir tikko pēc ievākšanās, bet nu, viņš ir kārtīgs, smuks, satīrīts, tāpēc parādīšu, kā jums tur izskatā. Numuriņš mums ir šādā te vietā.
9. korpus ar ļoti skaistu skatu uz jūru. Tas arī ir vistuvākais jūrai. Kopā esam 8 pieaugušie un 5 bērni, līdz ar to mums ir 4 numuriņi. Sākot no 9201 līdz pat 9204. 9204. No visiem ir vislabākais skats, jo viņš atrodas centrā. Parādīšu, kā izskatās numuriņš. Numura tips saucās Deluxe Sea View ar skatu uz jūru. Tā tad būs vannas istaba. Ieslēgšu gaismu. Tā gaisma neslēdzās tā. Reku liela duša. Mēs jau tā esam padzīvojuši līdz ar to te. Var redzēt, ka jau kāds atrodās vieni. Tā te ir vesela čupa piedarumiem, skūšanās, viss priekš skūšanos, zobu pirstītes, zobu pastas, krēmi, sanitārie maisiņi, viss iespējams. Tā, te ir pats numuriņš. Liels televizors. Reku balkons ar skatu uz jūru, basēniem. Basēni nereāli silti. Tā kā jā, parādīšu skapi. Reku skapis ir. Halātiņi, čībiņas nāk. Reku halātiņi un čībiņas arī katram. Un minibārs papildinās katru dienu bez maksas ar dzērieniem, atspirdzinošiem ūdens, tēja, kafija, aliņš. Tā kā numuriņš ir foršs, viss kārtībā, patīkama smarža, aromāts. Līdz ar to varat baudīt savus brīvdienas šādā te viesnīcā. Tā, aiziesim tālāk, parādīšu jums baseinus. Apskatīsimies, kādi viņi te ir, cik viņi te ir, vai viņi ir silti. Aiziesim līdz jūriņai un pēc tam jau iziesim cauri visiem plusiem, mīnusiem. Kā arī to, vai tiešām ir vērts šeit braukt vai nē. Tā kā dodamies tālāk, skatāmies skaisto neaprakstāmo teritoriju. Re, kur būs swim-up baseini. Ļoti forši, ja ir piemēram mazu bērnu. Ja es būtu tikai ar sievu un pašu mazākumu, es noteikti ņemtu šādu numuriņu. Ja tu paņem ratus, noliec un to principā nekur nav jāiet, tu vari baudīt atpūtu. Parādīšu, kas vēl te ir. Bāri strādā visi, kas ir ārpusē no pulkstens 10 līdz 5. Lobby bārs strādā 24/7. Līdz ar to tur jūs varat iet jebkurā diennakts laikā. Brokasts ir no 7 līdz, ja nemaldos, 10. Tālāk pusdienas ir no pulkstens 12 līdz, ja nemaldos, 3. Varbūt arī kļūdos. Vakariņas sākās no 6:30, bet tur sākās lielākā bērna, kā jau minēju, viesnīca ļoti maza. Rinda ir nenormāli pie ieejas, citreiz citiem nepietiek pat vietas. Līdz ar to noteikti ļoti apgrūtina visu situācijas, sevišķi, ja jūs esat vairāk, ja jūs esat liela kompānija, pēc tam grūti atrast galdiņus, ir grūti vispārībā dabūt ēdienu, jo jāstāv garās rindās, bet kā jau minēju, tas ir tikai viens no tādiem mīnusiņiem. Vairs te tādi baigi daudz nav. Reku baseins. Šīs bārs strādā no 10 līdz 5. Tur pēc tam no 12 līdz 5 var dabūt uzkodas, picu, pastu, burgerīšus, frī kartupeļus, vēl visu kaut ko. Tā ūdens šeit ir ļoti silts. Šīs vēl ir ok, nav tik ļoti, tad es aiziešu tālāk. Parādīšu bērnu zonu. Tur viņš ir neaprakstāms silts. Bet arī šajā baseinā viņam ir jau 31 grāds. Aiziesim uz to.
gribēju nopirkt termometru, nekur nedabūju. Jā, šeit ir vēl siltāks ūdens. Ļoti patīkami. Tālāk jūra. Dosimies apskatīties, kas vēl mums teritorijā atrodas. Tā parādīšu, kāda te ir šovu programma un ikdienas aktivitātes. Tā rekur svētdien kaut kāds maģijas šovs, vēl kaut kāds uguns šovi, karokes, cirks. Tad pa dienu rekur ir picas diena kaut kāda, otrdiena olimpiskā diena. Rekur ir pēcpusdienas aktivitātes, 3 ir dejas, 3:30 ir minigolfs, 15:04 ir deju kaut kādas nodarbības, tad ir 4 volejbols un pingpong turnīrs, tad 16:30 joga un 17:00 dejas. Pirmdien bija putu ballīte, vakardien mums arī bija augļu festivāls. Un šodien būs bērniem kaut kāda olimpiskā diena. Tā kā nav tā, ka te ir pati labākā tā animācija, bet neteiksim, ka viņa arī slikta, viņa ir līmenī. Priekš Ēģiptes viņa ir ļoti laba. Tā kā jā. Viena no aktivitātēm šajā viesnīcā ir ūdens aerobika. Tas ir principā visās viesnīcās, bet rekur var apskatīties, kā apmēram tas viss izskatās no malas. Tā kā jā, vienu dienu bija putu ballīte, citu dienu kaut kas cits, katru dienu kaut kas savādāks. Tā kā var braukt uz šejien, jo nebūs tā, ka būs garlaicīgi, vienmēr atradīsiet, ko darīt. Tā, parādīšu, kas mums pusdienās, iziesim cauri visam, lai saprastu, ko tam mums te dod, vai ir garšīgi vai nē. Bet, ēdināšana šeit ir ļoti laba, uz man viņa tiešām patīk. Reku sākās visa maizītē. Tā te būs zupiņas, tā reku kaut kāda zupa, kartupeļu krēma zupa, te ir jūras velšu zupa, tālāk ēģiptiešu saldumi, ļoti saldi viņi parasti, kūkas, augļi, āboli, banāni, melona, augļu miksiņš, greipfrūts, banāni, vakariņās parasti zemenes daudz. Te kaut kādas uzkodas, kaut kādi ēģiptiešu rīsi, nūdeles. Puķkāposti. Tā te ir kaut kāds tāds kā gulašs vai kaut kas tāds. Zivtiņa. Šodien rekur mums krabļi. Kalmāri, 3 kartupeļi. Tālāk vēl viena zivs. Kartupeļi. Te ir dārzeņi sautēti. Rekur lielops. Izskatās ļoti labi. Tad ir nūdeles no jūras veltēm un garno rīsi. Rīsi parasti, kaut kādas pupiņas, vistiņa. Te ir visādi sautētie ēdieni. Dārzeņi, salāti, dažādi, te ir visādas uzkodas, interesantas, nezināšu pateikt, kas tas ir. Tālāk šeit, hotdogus šodien taisa, te ir pankūkas ar nutellu, līdzīgi tā kā nutellu,
ļoti garda kafija. Servis diezgan ok, varbūt citreiz pietrūks darba spēks, tāpēc ilgāk jāgaida dzēriens, jo rekur viesmīlis aizskrēja skriedams ar dzērieniem. Te arī ārā var pasēdēt, te grilēti ēdieni. Tā rekur burgerīši. Tā ir nereāli garšīga vistiņa, es viņu te katru dienu ēdu. Vistu šķiņķīši, riktīgi gardi, sulīgi, tādi kā patīkami. Un te pīcu kājas. Tā kā tā pa lielam viss ir redzēts, ēdiens labs, vieta maz. Līdz ar to bieži vien grūti atrast vietiņu, jāstāv garās rindās pie ēdieniem, bet, ja to var pieciest, tad ir ļoti laba viesnīca, ļoti laba ēdināšana, servis, ok. Tā kā, jā. Ir arī neapsildāmais baseins šeit, tā rekur es parādīšu. Viņš atrodas arī tepat pie jūras, tā var redzēt, ka neviens nepeldās. Ūdens tiešām augsts, tagad ir marta pirmā nedēļa. Līdz ar to tas vairāk būs, kad ārā būs nereāli karstums, lai atvaldzētos. Tā kā jā, rekur ir tas bāriņš, diezgan solīdi, pasniedz te pēc ēdienkartes, uzkodas, jāsēžās pie galdiņa, viesmīlis pienāk. Atnes ēdienkarte arī var apskatīties ar QR kodu telefonā. Līdz ar to viss ir diezgan solīdi, smuki. Tādā ziņā man te patīk. Personāls laipns, uzmanīgs. Neuzbāžās neviens. Līdz ar to viesnīcā viss ir savā līmenī, kā tam ir jābūt. Volejbolu var uzspēlēt. Reku volejbola laukums. Rekur ir galda tenis. Jūriņa, reku tur viena zona, kas ir arī pieaugušajiem, tikai šitani jūras velšu restorāns. Un vienu vakaru šeit notika šovs, tad bija uzcelta skatuva pie jūras. Tur bija ļoti interesants ugunsšovs. Šis ir tas jūras velšu restorāns, man te nepatika, man prasās to, kad ir atmosfēra. Šeit nebija ne atmosfēra, nekas. Mēs atnācām, kā teica, viena mūsu tante, kas ir līdzi, tāda kā Zabigālovka. Principā es tam piekrītu, jo a la carte gribās, lai tev ir atmosfēra. Jo tikpat labi var iet sēdēt tajā restorānā. Jūra riktīgi smuka. Dzīdurs ūdens. Kas vēl ir labi, tas, ka šeit ir pīrs. Nav pontons, kā piemēram reku blakus viesnīcā. Tagad es jums pastāstīšu, kas nezinu, kur ir atšķirīgi pīrsam no pontona. Reku pontons ir šāda te tipa, kurš ir uzlikts un viņš peld pa virs ūdenim. Pīrs ir stacionārs un viņš nekustās. Līdz ar to nav jāšūpojās, jākratās un līdz ar to daudzreiz komfortablāk aiziet līdz tai jūriņai un korāļai. Ūdens tiešām reku pasakains. Reku viena zona pieaugušajiem tikai. Tālāk pludmalīte, reku tur var ieiet arī no krasta iekšā, bet tikai tad, kad ir daudz ūdens, tad, kad ir paisums un bēgums, tad, kad ir bēgums reizē. Ūdens atkāpjās, tad tur beigās vairāk nav kur ieiet un īstenībā nemazam ar bērniem tur nav ko darīt pie tās jūras. Tā kā jā, aiziesim, paskatīsimies pašu jūriņu. Tā, reku ir pieaugušo zonu. Tā, aiziešu, paprasīšu savējiem, lai viņi arī pastāst, kā viņiem tur patīk. Ko jūs te darat? Kā jums patīk šī viesnīca? Vai krūti? Baseins silts? Tā kā vannā, ne? Jā, principā no ūdens ārā netiek kāpt. Stepiņa, tev patīk? Jā. Ko tu te dari? Ko tu dari? Peldi visu laiku? Nav augsti? Silti, vai ne? Forši. Gabītim patīk? Ko tu šeit dari? Aivaram patīk? Ļoti. Paradīze? Arī reku pavisam maziņiem te patīk. Visiem te patīk. Pa lielam mēs tikko paprasījām visām vecuma kategorijām, visiem te patīk. Tā kā, ja esat jauni vai netik jauni, tad noteikti jums patīk šī viesnīca. Un tālāk jau pastāstīšu pārējo. Tā, rekur esam pašā pludmalē. Vietas it kā pietiek, nav pārbāsts.
Ir gan ļežaki, bet šeit nav matracīšiem pie basēniem. Viņi visi ir matracīšiem šeit. Viņi ir vienkārši parasti ļežaki. Bet nu nav slikti, visi svaigi, tādi jauni, tīri, viss kārtībā. Te ir arī bāriņš. Bāriņš ir arī strādā no 10 līdz 5. Vēlāk aiziesim, es parādīšu arī koroļu ripu. Uzfilmēšu. Jo ir daudzi, kam tas ir ļoti svarīgi, kas vēlās braukt šeit tieši tajā koroļu ripē. Kamēr ir ūdens pietiekošā daudzumā, kur bērniem arī var gan spēlēties, un visādi tuneļus rakt, bedres rakt, smiltiņus. Nu, neteiksim paši smalkākie ar tādu mini olīši, tādu smalkākie. Skaisti. Rūpolītes. Aiziesim tālāk, paskatīsimies, kas vēl mums šeit ir. Dvieļi pie katra basēna, līdz ar to tas arī plus, nav daudz jāskraida. Un ejam tālāk. Nu ko, laižam skatīties, kas tam mums tur apakšā būs, ko vai ne? Un tad aiziet. Ну давай вот эту и поменьше, да. Nu, ko man ļoti patika. Zivtiņas bija, krāšņas, viss krāsains, skaists. Tā kā domāju, ka ir vērts arī braukt uz šejien tiem, kam patīk koroļrifs. Un pats labākais, ka plusā ir arī smilšu pludmalīte, kur var paspēlēties arī bērni. Tāpēc domāju, ka ļoti labs tāds kompromisa variants starp, piemēram, vairākiem cilvēkiem, kuri nevar vienoties pār to, vai viņi grib smilšu pludmali, koroļu rifu. Šeit būs no abiem kaut kas nebūs pats labākais, bet nav arī slikti. Tāpēc domāju, ka ļoti piemērots variants. Parādīšu jums, kādi te ir tie autobusiņi un kā viņus izsaukt. Tā mēs ejam. Re, kur ir asistēšana. Mēs paņemam reku telefoniņu. Piezvanam, viņš automātiski savienojās, pasaka, man vajag autobusu, un re, kur arī autobusu. Protams, viņš parasti tik ātri neatbrauc, bet ilgāk par minūtēm 3 līdz 5 es nekad neesmu gaidījis. Tā kā jā, tā vot, re, kur es varu jau parādīt viens no mīnusiem, garās rindas, gan pie bāriem, gan pie restorāniem. Šeit vienkārši ir pa maz tie bāri.
un iespējams arī personāls. Būtu vairāk personāla, ja bāra, restorāna, visās citās vietās tās rindas tik lielas nebūtu. Jo lobby bārā arī ir tikai viens bārmenis, citreiz viņi ir divi, un līdz ar to ir nenormāls rindas. Tā, nu ko šobrīd vakariņu laiks, rekur vesela rinda, cilvēki gaida, kad tiks iekšā. Rekur pie vakariņām mūs sagaidīja ar kokteilīšiem. Tad jau tūliņ, ka vērsies vaļā, iesim iekšā un parādīšu, kas tur labs šodien ir. Tā, nu vot, rekur varam iet iekšā, tāds pāriņš uzreiz pieskrēja priekšā, aiziešu, parādīšu uzreiz grilētos ēdienus, kamēr tur nav rinda. Un pēc tam jau parādīšu arī vispārējo, rekur auglīšu šodien. Apelsīni, vīnogas, banāni, viss diezgan plašā klāstā, kafija. Ārā mums ir rekur bāriņš, kur varam arī nākt un padzert kaut kādu dzērienus. Šodien rekur būs mums lasas. Šodien mums būs lasīts, rekur pica. Tālāk parādīšu, kas mums te vēl būs. Rekur vistiņa garšīga. Nē, tā nav vistiņa, tas ir kaut kas cits. Īsti nezinu šo vārdu tulkojumu. Laikam paipala. Reku kotletītes. Tālāk jau šeit iet šādi te ēdieniņi. Te būs pasta, kad mēs pastu taisam. Zivtiņa. Un šodien vesels jērs mums te ir. Neko sev. Labs. Dosimies tālāk. Te ir salāti, dažādi uzkodiņas, desas, spītināta gaļa, sieri, tālāk atkal salāti dažādi salāti, zaļumi, gurķīši. Kaut kādas kotletītes, te ir vienkārši kaut kas tam līdzīgs. Rīsi. Nu jā, rekur ir lielākais mīnus šajā viesnīcā redzams, ka ir nenormāli daudz cilvēku un maz vietas. Te mums ir zupas, krēmzupas. Te ir augļi sagriezti, kūkas, saldumi. Tā kā pa lielam ēdiens ir lielā izvēlē, bet vietas ir maz. Tā kā rēķinieties ar to, ka šeit būs vienmēr jāpastāv garās rindiņās. Brokastīs lasis, sieri, maizīti var tosterī uzcept, desas. Ļoti garas rindas pie visa. Tas ir viens no mīnusiem šajā viesnīcā. Piens. Tad te ir kaut kādas rozīnes. Kaut kas tāds, tad nāk sieri, biezpiens, jogurti,
Reku džemi kaut kādi. Te ir greipfrūts, apelsīns, melone, tur augšā ir augļi, kaut kāda sagriezt augļi, žēlēja, kaut kādi pudiņi, tad iet vēl augļi. Svaigās sulas no rītiem, tas ir plus, pa dienu gan vairāk nav svaigās sulas pieejams. Tad šeit ir frī kartupeļi, kaut kādi kartupeļu sacapums, ola, reku vistiņa, sautēti dārzeņi, tad maizīte, kaut kas tāds, ko es nezinu. Ļoti garšīgi cīsiņi. Tie gan šeit ir labi, man patīk. Reku pupiņas iekšā, pankūkas, virtuļi, reku visādi džemi, šokolādes krēmi. Tālāk reku vārītas olas, kaut kāda rīsu putra. Tā jābūt ir bekonam, viss ir tukšs. Šitajā viesnīcā mīnus tas, ka viņi netiek galā personāls, jo virtuvi ļoti maza, cilvēki daudz. Te kaut kādas mērces. Te ir vēl kaut kādi cīsiņi. Tad te ir dārzeņi, tomāti, gurķi, salāti. Tad te ir visādas mērcītes. Un tālāk, jo mēs esam atpakaļ tikuši, kur ir lasis. Parasti te vēl stāv zilais siers, tagad viņš beidzies, bet no tikko vēl bija. Tā kā it kā brokastis ir diezgan labas, bet virtuve ir ļoti maza. Tad šeit ir visādi saldie, keloks, keksiņi, visādas tādas lietas, kafija, tēja. Un ārā tur taisa omleti. Omleti garšīgi, tā jau pārsvarā visās standarta viesnīcās. Tā kā jā, šādas te mums te ir brokastis. Tā nu iziesim cauri, uztaisīsim kopsavilkumu par Sunrise Monte Mare viesnīcu. Uzreiz var pateikt, ka lielākais plus ir apsildāmie baseini, jo tik tiešām viņi šeit ir silti. Pēc jūras iekāpjot iekšā viņi liekas karsti, kā karstā vannā, bērnu zona. Tiek apsildīti vēl vairāk, līdz ar to nav jāsatraucās to, ka bērni nosals vai arī saslims, tāpēc, ka tik tiešām ūdens ir ļoti silts. Otrs plus ļoti skaista zaļa teritorija, kas tik tiešām rada uzreiz iespēju, ka tu esi atbraucis uz kaut kādu valsti, kas ir dienvidos, nevis tu atbrauc kā citās viesnīcās un skaties tikai uz baseiniem un flīzēm. Manuprāt, tas ir liels plusiņš šajā viesnīcā. Kas vēl? Servis ir labs, numuriņus tīra katru dienu, minibārs tiek papildināts katru dienu. Pēc pieprasījuma jāieslēdz ir numuriņā lampiņa, kad jūs gribat, lai jums satīra, un tad jums atnāk satīrī. Ja jūs nenospiedīsiet, tad viņi nenāks netīrīs. Kas vēl labs? Ēdiens ir perfekts. Ēdiens ir daudzveidīgs, katru dienu ir daudzveidi gaļas, daudzveidi zīvis, garneles, jūras veltes. Principā gandrīz katru dienu bija vai nu vismaz pusdienās vai vakariņās garneles. Bet jūras veltes ir pilnībā katru dienu. Vakardien bija jērs, vesels jērs, kā mums, piemēram, Vēla kalpu filmā rāda, kur noliek veselu cūciņu uz galdu, šeit tika nolikts vesels jērs uz galdu. Arī bija diezgan iespaidīgi, ka principā daudz nianses, kuras varbūt nav nekas wow, bet viņas dod tāpatās to patīkamo iespaidu. Kas vēl? Servis ir labs. Uzkodu bārā tiek dots pēc ēdienkartes, varbūt kādam tas patiks, varbūt kādam nē. Nedaudz ilgāk jāpagaida. Nav tā, ka jūs aiziet pagrābjat burgerīti, pagrābjat piciņu, apēdat un izskastē pusi. Šeit ir izstrādāts tā, ka jūs ņemat pēc ēdienkartes, un ja iedziļinās tajā domā, kāpēc tas tā ir, pirmkārt tas jau ir bišķiņ savādāk, tas ir uzreiz zolīdāk. Otrs, kas man uzreiz, kā es uzreiz iedziļinos tajā, tas
Tas ir tāpēc, lai jūs neizmestu vējā ēdienu, tāpēc, ka citreiz ir tā, ka jūs atnākat uz uzkodu bāru, paķerat kaut ko, pat ja negribat ēst, nokožaties, izmetat ārā. Šeit cilvēki nāk, principā, tikai tā, ka viņi tiešām grib ēst, jo, tāpēc, ka te jāpagaida, te jāapsēžās, kamēr viesmīls pienāks, kamēr atnesīs kaut ko. Un līdz ar to savā ziņā tas plus, savā ziņā mīnus, ja gribēsiet uz ātro, nesanāks. Uzkodu bārā dod pīcas, burgerus, pastu, ko vēl, dzērienus, ir izvēlīta. Pēc ēdienkartes var apskatīties, kas te tiek dots. Patīk, numuriņi arī skaisti. Ja jūs ņemat tuvāk jūrai, Deluxe, piemēram, skaists skats uz jūru. Akvaparks, jā, tur arī silts baseins akvaparkā, akvaparks apsildāms. Sāksim tagad ar mīnusiem. Ļoti garas rindas ir pie restorāniem, galvenā restorāna. Ļoti garas rindas pie bāriem, tikai tāpēc, ka citreiz bārā ir tikai viens bārmenis, viņi taupa uz to personālu. Labi, bet to var novērst, ja jūs paņemat 2 cilvēkus, to var novērst, bet kas ir nenovēršams? Nenovēršams ir tas, ka restorānā ir nenormāli garas rindas pie ēdieniem, un iemesls tāpēc, ka restorāns ir ļoti maziņš, viņš ir tiešām maziņš. Ēdiens labs, bet restorāns maziņš, un līdz ar to visiem nepietiek vietas. Citreiz tu ieej restorānā, tā kā mēs, piemēram, esam tagad ar lielu ģimeni, mēs kopā esam 8 pieaugušie un 5 bērni, mēs ieejot iekšā, reāli vietu nevaram atrast. Vakar pats briesmīgākais skats, kas bija, ieejot restorānā, cilvēki skriedami uz grila daļu. Tāpēc, ka tur parasti rindas ir tādas, ka jāstāv 20 minūtes. Vakar deva lasi, un reāli es to lasi nemaz negribēju ņemt, tāpēc, ka tur bija 20 minūtes jāstāv rindā. Tāpat tās arī pēc garnelēm un vispārējo. Tas ir lielākais mīnus šajā viesnīcā. Ja jūs varat pievērt acis uz to, tad šī viesnīca būs ļoti laba. Ja jūs nevarat pievērt acis uz to, ka jāstāv rindās gan pie bāriem, gan restorānos, tad, diemžēl, šī viesnīca jums nederēs. Bet viesnīca ir laba, servis ir labs, viss ir ļoti labi, bet šis ir priekš manis lielākais mīnus, kas arī man ļoti kaitināja. Jo mēs tā kā esmu bērniem, man kaitina tas, ka jāgaida viesmīls restorānā, kamēr atnāks un paprasīs, ko mēs dzersim. Jo, ja tu esi 1 vai 2 vai, piemēram, kaut kā 3, nav problēma atnest tur suliņu, kafiju un vispārējo. Bet, ja jūs esat, piemēram, tā kā mēs, es esmu 3 bērniem, kamēr es atnesu visiem sulas, pankūkas, ko viņi vēl tur grib, man tas aizņem pusstundu. Pēc tam pusstundu, kamēr es sev uzkrāmēju, un beigās pusotru stundu no vakara pazaudēt tikai tādēļ, ka tu stāvi rindā. Tas ir lielākais mīnus šajā viesnīcā. Arī pie bāriem ir rindas. Kas vēl? Te ir plus tas, ka ir 7 a la cartes, bet es to principā neuzskatu... Plus, ka ir 7 a la cartes. Bet, ja jūs nenobukosiet viņas pirmajā dienā, jūs dabūsiet diez vai visas 7. Un arī pirmajā dienā diez vai jūs dabūsiet visas 7, jo mēs bijām atnākuši 2. dienā mēģinājām rezervēt un norezervējām tikai 2, tāpēc, ka pārējās bija aizņemts, vai arī mums nedarēja mūsu datumi, tāpēc, ka mums tur bija vēl ekskursijas pa vidam saplānots un vispārējais. Bet, a la cartes, viņi reklamē, ka ir 7 a la cartes, bet patiesībā jūs nevarat tās 7 a la cartes dabūt. Kas viņiem vēl te ir? Uztaisīts ir kā plus, ka tu vari pats norezervēt tās a la cartes. It kā viss baigi forši. Iekšā aplikācijā norezervē, bet tajā pašā laikā tur jāatšķirējās. Vieglāk tomēr aiziet pie tantes, kas tev visu izdara tavā vietā un tev nav neko jāsatraucās. Viņi ir uztaisījuši to kā plusu noreklamējuši, bet patiesībā tas ir vairāk tā kā plus viņiem, nevis plus turistiem. Jo, manuprāt, ir vieglāk aiziet pateikt tantē, es gribu tagad uz to restorānu tajā dienā, viņa pieraksta un viss. Tur jāiet iekšā, jāizvēlās, tur vēl 7, viņi tev jāievada istabas numuriņš, tev ir jāievada savs dzimšanas gads, tev jāievada, kā tu brauc prom. Un, principā, man šādā veida atpūtās negribās šakrēties ne ar ko tam līdzīgi, tāpēc es vienkārši slinks esmu un es negribu to darīt. Un līdz ar to, man arī tie a la cartes uzreiz netiek. Bet, viesnīca ir ļoti laba, servis ir labs, skaists, viss smaržo, numuriņi tīri, kārtīgi, smaržīgi, viss ir ļoti forši. Bet, mīnusiņi arī šeit ir tie, ko es minēju. Tā kā, ja jūs varat pievērt acis uz to, ka garas rindas un to, kad ir vēl dažas nianses, tad jūs varat braukt. Ja jums negribās tās garās rindas, tad ir jābrauc uz citām viesnīcām. Bet šeit ir pārāk daudz plusi, lai pārdzīvotu, piemēram, par to pie tiem dažiem mīnusiņiem.
Tā kā jā, un visus ceļojumus var norezervēt caur mani, sazinoties ar mani privāti, vai rakstot komentārā, un es vienmēr norganizēšu jums labākās brīvdienas. Un nākamā viesnīca, kur es dodos, ir Dream Beach Resort, arī 5 zvaigznes, bet tā būs budžeta viesnīca. Un arī par šo viesnīcu jūs redzēsiet video, atsauksmes, un lai jums forši ceļojumi. Čau!